Tagad ierakstās. Kobu aplēš galdu, viss ir. Kuram tika maliņa, kas kustās? Bezalkoholiskais, ja? Jā, bezalkoholiskais šis ir. Pēters tomēr ir augsta ranga sports. Alus un tēja kopā. Es laikam tomēr nebraukšu, kas un... Iesēžamies un viss. Jā, es bišķi pa labi. Pa labi. Tā kā vispār visu pagriezt nevis tikai... Nu jā, iet. Jimbo. Nu jā, šidā vai? Šitā, jā. Šidā? Jā. Ideāli. Official. Oficiāli. Tas tur. Kat. Sildās prāts. Viņš tur tagad uzspieda rekordīgo, jā? Jā. Super. Što jau nostāksim. Kamera triki. Brēd, mans rokraksts. Nu, pagaidām man jāsāk, tad kā jums treniņi sākušies? Laikringā? Tu vari sākt. Brīvā saruna ir. Man vienkārši ir uzkrcelēts, lai Nu, es jau sāku. Tu uzdod kārtīgi. Čipa, čau visiem. So. Čau visiem pļāpu faniem. Hateriem arī. Bet šī ir pļāpa epizode, un pēc tam būs Larbošo epizode. Pareizi. Tas būs, jā. Sākumā pļāpas, pa mierīgo tā. Bet nu jāsāk ar jums. Tomēr karstākais temats. Ne uz Valmieru, bet uz Lekringu. Kolba un Šmits. Ir bijuši treniņi kāds? Treniņš. Vēl nē, tu būs. Testi nebija kaut kādi jums? Kaut ko es dzirdēju, bija? Bija testi, bet tas bija jāņdienā ielikts mums. Nav pieņemam tas. Bija grūti ar tikšanu, kur bija jābrauc. Koba bija prom, es arī braucu prom un testus izlaidām. Bet nākamnedēļ Morits, man liekas, lielā grupa viņiem būs nometnē, un tad būs Gerflors. Un tad mēs uz Gerfloru bišķi uzskrēsim. Uzsāksiet oficiāli, ja? Florbal sezonu. Ar ciedos nūjiņu varēs uzskrēt. Fatpipes būs? Jā. Būs fatpipes. Augstduks vai fatpipes? Ja pilnīgi aizēlās? Nedrīkst teikt, ja tagad neko citu. Nē, es izvēlos to, ko man dod. Jā. Baigi nav tāda. Ai, runāju par fatpipe. Jā. Ingus mums ir nosponsorējis izlozīt. Bet Ingus nav vairs treneris. Nav, Ingus ar fatpipe Latviju mums šo būs nūjas izloze. Pielāgos garumam, kādu vajadzēs. Okay. Un vēl zeķis iedos līdzi. Tad būs, kur man tas bija rakstīts, tad būs, protams, jāuzspiež subscribe šim kanālam superīgajiem. Laiks, subscribe. Laiks, Komentārā kaut subscribe. kas jāieraksta. Tad Instagram būs atsevišķi šis mazais vidiks, vienkārši lai arī tā, lai zinu no šitā. Un būs jautājums, cik top 5 valstīs fatpipe komandas kļuva par čempioniem, ieskaitot vīriešu un sieviešu komandu. Tad, nu, šito varēs atrast Instagramā pie mazā vidika, un tad tur varēs visu izpildīt. Un kāds bērns, varbūt kāds lielais vinnēs kaut ko. Tas tā. Ja pa fatpipe runājam. Divas komandas, ne? Nē, 3. Tu zini atbildi? Lekrings, no sieviešu komandas toču nezinu atbildi. Lekrings, Nokiāņi. Šveicē, ko spēlēja. Jā. Tiem jau var, tur daudz ir fatpipe. Un tad vēl kāda sieviešu komanda viņa. Nu, 3 točni ir. Zviedrijā, ne? To cilvēku, es jau nepiedalīšos izlozē. Labi. Tev nevajag to noju? Nē. Ja pagājuši gadu es dzirdēju Lekrings finālā spēlēja kaut kādām 22. gadu nojām. Varbūt, bet tas netraucēja vinnēt jaunāku Augsdogu laikam. Jā. Vai Olbrahārts teiz nedod, nu, es to mēs arī zinām. Par to nerunāsim šodien. Jā, pusfinālā iet ar Bitmanu nulli. Ok. Veiksmi izlozē. Veiksmi bērniem, lielajiem bērniem. Es tādu uzdot tādu labu jautājumu. Man liekas, Polis uzdeva. Tas, kas no lielvārds Polis bija. Pēters, vārdbrālis. Jā. Ar kādiem nosacījumiem piekrist spēlēt FBK sāc? Šitas ir bieži jautāts. Tu man nejautāši to, ne? Es to teicu, kas gaidz tev uz treniņu. Jā, nesagaidīju beigās. Kādiem nosacījumiem? Es laikam nav tādi baigie nosacījumi, lai man piedod sāc.
Nē, nu, noteikti, ka viņiem jābūt, vienam no nosacījumiem jābūt, viņiem ir, nu, jābūt normālam sastāvam, kas var stabili būt, nezinu, top 5 komanda. Tas būtu pirmais, kas Ar būtu tev grūti, vienu nebūtu tāds kas būtu sastāvs? grūtākais viņiem noteikti. Sākumā. Cik tu Jo, viens nu- augstu uznestu Ādršas? Ja tagad pievienojas Ādršas sastāvam, kur viņi Tu būtu? man to jautā, tev jau pašam jāatbild šo jautājumu. Nezinu, kā es Tas varu pat tev tādu. ir. Kā tev Ko- liekas, kā- cik augstā ko es varu dabūt ietekmēt? Ādršas? Nu, ja tu dabūji viņus playoffā, tad varbūt 7. vietā. Pagājus 8. vai 7. Mēs astotē. Nu, Bet tā, viņiem nē, noprot. tik grūti tā atbildēt. Varbūt, nezinu, baigi jau augstāk nebūtu. Varbūt viņus mentāli samainītu, ka viņi grib vinnēt. Domā? Nē. Ja tu tur būtu, tad nē. Nē, es jau spēlēju arī normāli citreiz. Es spēlēju atbilstoši, nu, ko es tur varēju vairāk izdarīt. Toms varēja pacensties vairāk. Vienīgi. Nu, atvaino, ka es tev uzmetu. Uzbēru. Aizbrauc. Nu, Nē, nē, es viņam atļauju braukt. prom. labi, un kā ir ar laukumu? Nebūs faktors. Nu jā, noteikti. Uz Gerfloru gribētu spēlēt. Bet ir jau ir. Ir. Nu jā, tas jau labi. Tas, ka kolizēs un nav gaismas, varbūt tas arī tāds mīnus. 5 skatītāji. Vidēji. Bet pret Jā. Ulbrakli ir pilna zāle. Un tas būtu viens no nosacījumiem, jā, tas tā, ka tas, ka viņi var cīnīties par kaut ko. Bet, nu, droši vien kaut kādu kompensāciju. Ja spēlēju ārpus savas mājas vietas, CS, kur ir, nu, tad cerams, floorbols tajā brīdī jau būtu tā, ka, nu, spēlētājiem ne tikai Kevinam maksāja, bet citiem arī. Nu, nemaksā varbūt. Jā. Bet es domāju, jā, tur viss kaut kas varētu būt. Nu, kaut kādām čomām arī jāspēlē tur. Nebūtu tā, ka es viens pats brauktu. Būtu grūti. Nu, Šveicē arī es ne tikai pārvācos, tāpēc, ka pamainīt līgu, bet arī man, nu, Gustavs, es jau teicu, dzīvo tur. Tādas visādi faktori. Bet Latvijā pirmā izvēle tā noteikti nebūtu. droši vien. Sāc. Pašaprotam laikam būs šis. Jā, padomā par šito vairāk. Bet es domāju, faniem jāatbild šo jautājumu vairāk nekā pašam grūti. Tāds. Piedāvājumu? Nu, sāc? Jā. Baigi, Vai nē. nē? Nebūs laikam. Pagaidām vēl nē. Bet man patīk, liekas, kaut kāds potenciāls ir. Jaunie ko daudz šeit. Jauni ir labi daži, jā. Tur. Bet Tā tu visu kā- aiziet projām ļoti ātri. Nu, tur tā lieta, ka vajag kaut kādu sistēmu vai virslīgas tādu noturību. Nu, ko es saku, kad viņi stabili var cīnīties. Un tas, tur vajag trenerus, ne tikai vienu, kas tur ko mēģina darīt, bet vairāk kaut kādu sistēmu viņu vajag komandā, lielai komandā, lai tiem jaunajiem ir motivācija iet uz augšu un tad viņi jūt, ka tur viņiem ir iespēja arī kaut ko izcīnīt. Nevis tikai viņi kļūs labi un tad jau viņi tiek sastāvā, jo tur jau nav nekāda konkurence sastāvā. Un tā es sapratu šogad, jūs tur 2 maiņās pārsvarā spēlējāt. Pusotrā divās. Pēc mums var spēlēt daudz. Jā, bet man patīk konkurence. Ja es vēl spēlēju floorbalu, tad man vajag kaut kādu konkurenci. Un ja es zinu, ka es uzreiz būšu tur top džeks un pārējie džeki necīnās par sastāvu vietu, bet par kaut kādu savu, nezinu, punktiem tikai, jo viss jau ir skaidrs, ka viņi tiks laukumā, tad tas bišķi var sabojāt to kaut kādu ķīmiju komandai uz uzvarām. Ja tā īsumā atbild. Nu, tā jau arī ir. Tā ir. Es tev no sevis jautājumu, ja par Latvijas līgu runājam. Cik ātri tur nokristos LV līgas līmenī apakai, ja tu atgrieztos tagad spēlēt? Un Jo šis, es ir novērots visiem. Ragijs atbrauc ļoti labs, nokrītās, jo diezgan ātri apakai. Jānsons Tāpat ir labāks, bet atbrauc. nokrītās. Viņš bija ar mani kopā 2 arī, kas ir pirmā līga Jā. Somijā. Nu, mēs tur līdzīgā līmenī. Es teiktu, viņš to pirmo sezonu nospēlēja labāk nekā es. Un viņš atgriezās Latvijā un vienkārši dominēja. Viņam tur bija 100 un pāri punkti pirmajā sezonā. Un tad viņš nokritās arī. Jā. Bet sezonu ilgi noturēties ir labā līmenī. Nu, viņš tur labi nomāc, jā. Viņš arī pēc tam māc labi, vienkārši traumas un viss kaut kas. Dzīve. Nu, bet arī tā līga jau. Bet, nu jā, protams, ka tu spēlē bišķi mazākā konkurencē, mazākā ātrumā. Tas ir daudz jāprasa no tevis, lai tu, ekstra darītu. Bet atgriežoties Latvijā, tev gan jau ir darbs, papildus, tas tu ar arī, jā. ģimeni gribi pavadīt laiku vēl. Somijā spēlējot, ārzemē spēlējot, tu vari bišķi, nogriezt to malā. Cik tu vari sazvanīties, cik tu vari apciemot Latviju.
Tas ir daudz mazāk nekā, kad tu ikdienā vari vienkārši atbraukt pie Kevina pačilot podkastā, iedzert bezalkoholisku valiņu. Meklējam sponsors, Tā droši kā- rakstiet. Tāpēc arī bieži vasarās nebraucu uz ilgu laiku Latvijā, kaut mēnesi, pusotru. Jo es jūtu, ka es jau ieslīgstu savā komfortā. Es trenējos, kaut ko daru, bet, protams, man patīk arī citi sporta veidi, uzspēlēt tenisu, tur pastaigāt pa mežu, nezinu, Jāņi, viss. Ir vairāk ko Svētki, darīt, pēkšņi, jā. izlaidumi. Un tu gribi pavadīt laiku ar savējiem, bet tas arī bišķi noņem tev no kaut kādas no strīpas, kur tu esi tādā. Bet tas arī ir veselīgi. Uz pusotru mēnesi man patīk, tas iedod tādu labu būstu sezonai. Bet, ja visu laiku dzīvo Latvijā, tad ir baigi jābūt mentāli noturīgam, lai varētu tiešām noturēt to līmeni. Nu, neviens, kā jau teicu, baigi nav noturējis to. Nav reāli. Laikam. Tā kā labs jautājums tāds. Varbūt, Par ko aizdomāties? Ja vinnē loteriju, tad varbūt var noturēt līmeni. Kaut gan, ja vinnē loteriju, tad diez vai spēlē florbolu. Mošu Vilmats atgriezīsies, viņš varēs noturēt. Bet viņš jau, es nezinu, kā viņš spēlē tur, bet viņam līmenis citādāk. Viņam ir tas spēles stils specifisks, ka viņš... Viņam ir jābūt vienkārši fiziskā, savā kondīcijā. Jā, Tad viņš vienmēr spēlēs, ka viņš spēlē. Jā. Nu, Jā. viņam neprasuniec 100 punktu sezonu. Jā. Ragijs gaidīt 100 punktu sezonu. Jā, Ragijs dažreiz sarežģīja pišķi pa daudz, lai viņš dabūtu tos punktus. Viņš grib izspēlēt dažreiz pa smuku. Viņa pa viegli varbūt liekas tāpēc. Jā, tā arī varētu būt. Tā varētu būt viņam, jā. Tev nav bijuši 100 punktu sezonu? Nav motivācija kaut Nē, kā? es pilnu sezonu nospēlējis, man liekas, nekad. Vai kaut kas saplīst potītē, vai vienkārši pauzīt kaut kā. Ik pa 2 gadiem laikam potīti saplīst, un tad... Kas tev, kura gada jau tu tās potītes plīst? 21. Pagad, tu 22. bija čempija? Es neaizbraucu uz to Ameriku, kad bija, vai kur bija. 22. bija Cīriha, ne? Tu biji Tos tur. bija, jā. Bet Mēs sēdējām pie viena galda ar Ani un tevi. Jā, Kas tur vēl bija? Gustavs? jā, mums nenes ilgi ēdienēdā, tā maizi. Maizi. Dāviens kilogramu vienkārši. Bija garšīgi. Bet jo nekas nebija ēsts vienkārši. Tā viesmīla arī normāli piedūrās. Bija forši. Gustavs tur baigi izpaudās, man liekas, atceros. Jā. Šīs jautājums mums ir izsvītrots. Man rokrakstu grūti saprast īstenībā ir. Likās, kas varēšu. Pašam grūti saprast. Likās, ka smukā. Kā tev nav kaut kāds pensils tur? Ko tu vari mākt? Bija izmāks viņa istabā atstāja. Labi, atcerēšos, kas viņa izņēma. Skatītāja jautājums. Podcastu menedžera skatītāja jautājums. Tas kā hints varbūt ir. Vai varbūt atceries, kas iedeva tev pirmā piespēle virslīgas golam? Tom Šmits? Cik vienkārši šis bija. Tas bija ļoti vienkārši. Es vienā dienā domāju, kā bija tā situācija. Tā kā gribēju vēl video atvērt, bet es neatceros. Man liekas, viņš principā uz tukšiem man iedeva. Bet jābūt video. Bija kaut Lielvārds bija kāds lielvārdā, jā. Tā bija man pirmā, laikam, arī virslīgas spēle. Jo senāk pasaules čempions bija tikko bijis. Tas bija janvārs. Decembrī bija pasaules čempions, tad tur tie Rajecki, man liekas, un kas tur vēl atpūtās. Bija slodze liela. Jā. Un tad iedeva kaut kādiem jauniem iespēju, un tad es arī tiku laukumā. Un ar Šmitu uzreiz, ne pirmajā maiņā, bet tikām Tas vienā. arī nebija vienīgais gols tajā sezonā. Es es tur, sūtu faktus, ka tas ir faktu čeku tā kā. Es Man liekas, izties, ka viens gols vai nebija tur. 4 spēles nospēlēju tur. Tad varētu būt, ka viens, jā. Šmiti man ir nozīmīgi. Jo, es varu tev piespēlēt. Atceries, kā mēs pūcītē. Kaut ko mēs tur. Jums izspēle ir pieskaros bumbiņai, tu soļos gols. Tāda bija? Visu laiku. Es izzoļos. Jā. Tur ir rahīda puse. Jā, Un uz tajā vecumā neviens nebloķēja bumbiņas, jau sāpēja. jā. Un tad vienkārši gāja vilktījām, lai bija punkti. Es nezinu, ka es vilktījā baigi daudz gāju, bet kāds tur tajā Lai laikā bija vilktais? Tur vienā solītī. Bet visi jau gāja malā. Vārdsaks arī nekāds vārds. Man bija mūs, kas gāja aiz vārtiem, un tad kaut kā pa to vai kaut kas tāds bija. Bet pūcēm, liekas, tev liels krakls bija. Bet tas bija defiņš vienmēr. Un tad tu gan jau biji uzbrucējis. Es varbūt arī biju defā. Tad, jo es atceros, ka izspēlēs mēs kaut pie centra stāvējām, 2 reizes pieskārās. Tu vilki. Bet Jorens arī bija, vai Jorens vēlāk pievienojās mums? Viņš vēlāk, jo viņš bija jaunāks vēl. Es jau pie vecākiem spēlēju bišķi, man liekas. Bet man atmiņā ir laiks, kad Hallē treniņš kaut kāds. Man liekas, pie Viestura vēl trenē, vai Gīns. Un uz Viesturs koka.
Un ķipa, mēs tur, treneris sastāvs, mēs tur ejam klausīties. Un jūs arī jau vienkārši fonā kaut ko, nu vienkārši vienalga jums ir. Mētājat otrā galā. Nerespektējat vispār. Un jūs esat 3 gadu, 4 gadus jaunāki. Tajā brīdī. Uzsaukt, ķipa uz augšu. Mētā vienkārši savā nodabā, Džeki. Es tur atceros, mums bija jāstiepās sit ar bumbiņām, atceries? Neatceries? Jā, mēs skrējām aptus. Un tad bija jāizvairās. Nu arī, bet... Nu, viņš jau bortiem ģipsi. Zin to muguras tiep tajā tur, ko vienkārši bēls ar bumbiņu. Būtu stipri? Nu, tad likās, ka nereāli stipri. Es nezinu, vai bija stipri. Man liekas, nu, Tur būtu bērnu tiesības varētu būt. Mauci? Nu, jā, mums pasēdējuši. Mums pamat jauniem. par ko jautājumu miršņiem uz nobeigumu. Āt, jautājums. Ātreiz. Karstas. Pagaid, tu esi spēlējis Lekringā? Cēsīs jaunatnē. Nē. Nu, kāds sajūtas tā kā pievienoja? Nu, kāds pirmais. Nav nosaukums? Kā Nē, būs? uztraukums, nē. Nu kā, daudz, kur jau spēlēts tagad, bet kaut kas jauns, teiksim tā. Nu, es esmu priecīgs. Bet tu zini Džekus kaut kādus? Vai tikai? Jā, protams, nu, lielākā daļa jau ir no Pārgaujas. Jā. Savu pirmo sezonu virslīgās aizdīju Pārgaujā. Pareizi. Nu, tādu reāli. Jā. Tā kā tur tie džeki ir palikuši, es domāju, mums ļoti interesanti. Un kāds vārds varbūt cēs faniem? Nu, Par jauno sezonu. jāiet pēc otrā titula, tā teikt. Pēc kārtas. kārtas? Jā. Un davai? Es domāju, nekas nesanies. Ko no tevis var fani sagaidīt uz laukumu? Iemetīs kaut ko? Cik goli būs šo sezonu? Regulārajā? 3, 2, 1. 27. Ui. Ui! Vai uzvarēs tevi, Tamoš? Nē, tur jau ir. 27. 27. Saglabājums to. Labi, Es laiž. domāju, ka būs arī, nu, jāstāsta kāds, protams, maiņas, bet ja jau Kevins būs blakus, jau arī daudz piesmēņu būs. Ja mēs Kevins Birstiņš, Jonens. Jorens Defiņa. Puriņš. Jā. Puriņš. Ui, tad Puriņas grib maiņā, jā. tur būtu vienkārši. Mēs jau Tad būtu labs balans. Puriņš vienkārši cīna visus tur. Labi, jūs jau arī kaut ko. Ko bija Nu, tu mazāk, bet. Tāpēc jau maiņas jāmāk salikt. Jā. Visiem nav jācīnās, varbūt. Visiem nav. Labi, laižam. Jā, davai, Džik. Veiksmīgi. Uz Paldies. Somiju, jā, uz klubu testēties. Jā, protams. Davai, čau. Tā, mēs varam ātri samainīt. Setup, popsī. Tā. Šito aizsturēt. Jā, nākamajā ir normāli. Nu, to jau mēs tiksimies, ja jau mēs tad ierakstam kaut ko. Davai, tiekās svētdien. Davai. Davai. Jā, davai. Čau. Veiksmīgi, čau. Čau. Tā, uzliks šito, cerams, ka viņš ķēra, kā vajadzētu ķert visu. Ja neķēra šits, tad tavs gan jau noķēra. Tu pārbaudi vai skani? Tu tā kā dzirdi visu laiku? Viņi rāda tādu. Tā ir vispār jāpagriez. Tu vienu glāzi jāiznes kaut kur. Nečakai. Prāt. Negrib? Es varētu, jā. Tu redzēji kadrā, Oi. vai, bet tas jau bezalkoholiskais. Bez firmas, nav firma viņam. Nu, labs sākums. Kaut ko parunājām. Kamēr jau jāiepļāpājās. Tā, kamēr iet. Es varu pabīdīt. Es jau pabīdīju, bet tu vari pabīdīt, jā. Tu esi kamernieks. Ierakstās, jā? Jā. Kā tu izdomāji nosaukumu? Pagaut pļāpas? Klausies mūsu pļāpas un domāju, vai ko viņi tur pļāpā. Es ar ChatGPT sadarbojos bišķi. Jā, labs. Viņš arī thumbnails palīdz. Zinu, man jau nevajag, ko man tur vajag tajā thumbnailā. Neko. Lai viņš uzliek nosaukumu un... Lai izceļ kaut ko vienkārši. Jā, un tos kontūriņus uzliek. Tos trūk un visu. Jā, labi. Kā mums jautājumi? Ko mēs par prognozes sastāsim mazliet vēlāk tev? To tomēr arī vajag. Kaspars jau iesākuši to. Man arī kafija ir. Kas tur bija top scoreri, jā, prognozē, jā. Nav ko top asisteri. Nu, top piespēlētāji, top, Mēs varam to samainīt. top minūšu. Divīšas. Puriņš. Jā. Ka minūtes vairāk būs uzzīmē. Goalie percentage. Tur jāsāc, cik spēles nostāv. Tas jau nav. Ies viens vārds, tas nostāvēs. 95% vairs nenāks šogad. Cik sāc punkti būs sezonā? Vairāks kaut punkts, jā. 11. Tas jau daudz. 27 spēles. Nu. Jā, spēles mazāk. Kurš uzvarēs pašais? Nē. Kur viņi dabūs punktus? Mājās pret kaut ko? Lielvārdi kaut kādu mājās. Kaut kāds, nezinu, sastāvs.
Nav nejausmas, vai Orlovs pat vēl paliek tur. Mm. Šo neesmu saticis. Tur jau neviens nenāk klāt. Baigi, ne? Es domāju, ka nē. Tad tur būs šaki. Celmiņu vēl jādabūs kāda komanda. Viņš jau uz Rubeni. Uz Rubeni. Ar nagliņiem, laikam. Ui, tad jau Rubeni skrējēji, cīnītāji vēl būs ekstra. Kaspars Rubeni neatbalstīja prognozēs. Kur viņš ielikt 4. Viņš atkal? Jā. Ka viņi zaudēs Lekringam pa 3. Man liekas, Jā. tā bija. Un Tāls un Raičs uzvarēs titulu. Tam es laikam. Nā, bet Ciliņš apakaļ, tas daudz ko mainīja. Bet Sieliņu viņš iepriekš nav, tā kā viņš nav viņam uzticējies iepriekš tā. Bija kaut kad pagājušajā sezonā mums bija. Nu, vai nu tur būs, vai nav. Tur nav divu variantu. Jā, un viņš tā kā bija tāds nedrošs par Sieliņu. Nu, viņš arī arēnā teica, ka Ulbruka vinnēs. Ne? Caur puķēm, bet teica, ka Ulbruka ne. Ne, nu, tur bija tāds, ka diezgan visi, kurš neteica, ka Ulbruka uzvarēs. Nu, es pie finālas domāju, ka varbūt Lekrings, jo 7. vinnējuši vēl. Tu pirms fināla tā kā prognozēji tieši, kad Lekrings varētu. Nu, es neprognozēju Instagram storijā, bet es domāju, es vēl tieši biju. Bet ja tev prasīja tajā brīdī video formātā, vai tu teikt Lekrings? Prikola pēc gan jau, jā. Kas tur nepareiz prognozē? Tad jau viss Kasparam uzbruks par prognozēm. Jā, jā. Es ticamāk, tur viss būs šķība un greizi. Labi, atstāsim prognozes, viņš vēlāk. Jā. Mums tur bija skatītāji jautājumi. Nu, Pēters uzdeva, man liekas. tu jau pajautāji vienu Pēteru jautājumu. Poļu. Nē, citu Pēteru vienu. Kāpēc viņš heito Lekringu? Tas jau ir mīms, tas jau joks. Bet tā domā, man liekas, viss. Ne? Visi domā tā, jo ne? Domā? Nu, es nezinu, satieku Lekrīnu Džekus un normāli parunājām par dzīvi. Varbūt Lekrings Džeks neheito, bet heito Lekringu. Tā kā organizācija. Nē, nu man dažas lietas vienkārši nav patikušas, kā viņi... Kaspars pieskārās tam, ka tas brands nav tā, kā viņam vajadzētu kā būt. Kaspars neteica, ka viņi ir vēsturiskākais klubs principā Latvijā. Jā. Pat citos sportos nav tik veci. Viņš Plus laikam teica arī. titulētākais joprojām Latvijas florbolā. Un vienkārši nav tas... Nu, nemārketē sevi. To logo, man liekas, vienkārši amazing logo. Labākais florbola logo. Nu, labi, man ir subjektīvs viedoklis, bet anyways. Vīleri jau nestāsta. Bet, labi, Ulbruka domā, ka viņiem... Sāc domā, ka viņiem var būt. Bet, man liekas, Lekrings tur liecēja pelni, tas tāds... Piemēram, Pittsburgh patīk, pingvīns kaut kāds tur nāk ārā. Tāds prikols kaut kā. Liekas, tā kā brands, tev jau viss ir, bet netiek tā kā izplatīts. Piemēram, es spēlēju klasikā, es redzu, kā viņi strādā pie tā. Nav tā, ka viņiem tur liekas budžets, lai viņi tur ieliek. Bet paši ģimenes locekļi tur, viņi piesaista cilvēkus ar to, ka viņi izrāda, ka mūsu rūp šis logo, mūsu rūp šis klubs, mūsu ģimene. Un tad tur pilnīgi brīvprātīgi nāk un palīdz, tā kā, lai veidotu to. Protams, jāmāk runāt ar cilvēkiem, jāmāk darīt tās lietas, bet man tas sāp pa Lekringu, kad man liekas, viņam būtu jābūt tik lielam, bet tagad, piemēram, Masters ir palikuši, nereāli lieli. Tā kā, ko es iedomājos, ka Lekrings varētu to izdarīt. Protams, ka tur var vienmēr attaisnoties, tur nav mūsu pierīgas komandā, un tur nenāk, kas tur, ko tur jaunie nenāk, bet, ja jau tur reklamējas, taisīs kaut kāds, video, ies uz skolām, viņi jau gribēs nākt tāpat. Bet viņu labie spēlētāji pazūd prom vienmēr. Jā, dažreiz. Kādreiz jau nāca uz Cēsīm. Kad tie laikā Savins tur... Kaut kā nāk jau arī vēl tagad, ja skatās sastāvā. Jā, tā kā tur, vēl projām tā jau spēlētāju ziņā jau viss ir ok. Bet, ka tā sistēma jaunatnes nav, kāpēc viņi nav? Tā dīvaini. Varbūt tagad gana malšas to tēmu, tad viņi uztaisīs kaut ko. Gan jau taisi, gan jau dara. Nav jau tā, ka es tur kādu... Vienkārši ekspektācija manā galvā ir daudz foršāka, lielāka pa Lekringu, nekā varbūt reālajā dzīvē redzu. Bet tai pašā laikā nav jau viss baigi slikti. Vienkārši varbūt man ekspektācijas jānoliek zemāk. Varbūt man pašam jāiesaistās tur. Varbūt. Varbūt ir laiks atnākt uz Lekringu. Varbūt man pašam kaut kas jāpārāk. Šodien Lekam jau nē. Nē, man liekas, Lekrings ir super krūts klubs un esmu baigi lepns, ka varēju tur spēlēt. Un varēs vēl kaut kad. Ja sanāks, tad uzspēlēšu arī vēl. Noteikti. Uz 40 gadiem brauks pārzemē.
Jā. Anģija arī vēl nav atnācis apakaļ. Pasies, tu vari atgriezties Lekrīgā. Tev jau arī kaut kāda mazā sajūta par viņiem ir. Tāda, ne jau tikai tev tur piedāvāja tur lielo summu. Jā, būs interesanti, jā. Sen nav būs spēlēs tie zālē tā, nu kā mainniekam. Parasti tur aizbrauc samest golu, zini viņiem. Bet man vienmēr vēl projām, kad es aizbraucu, pagājušo sezonu nesanāca, bet iepriekšējā sezonā aizbraucu spēles skatīties. Vienmēr ierodos bišķā laicīgāk, kaut stundu. Varbūt bišķi pamētājis tā laukumu sajūtu. Skudriņas noiet, vienkārši sēž tur uz laukumu tāds, cik forši zāle. Vienkārši. Mums pirmā spēle pret Ulbroku sanāks mājās. Ui. Nu, fināla atkārtojumam jābūt ir tad. Un tad mājās jābūt jau vinnēja, laikam. Tad būs tā interesanti, man liekas, braukt uz to spēli, zini, iesildīšanās, tur ārā fucīti. Būs Man liekas, būs interesanti ritīgi, jā. labs. Var redzēt tevi. Ir sajūsma. Gribās uzspēlēt, jā. Tagad vienīgi. Daudz treniņu vasarā, jā. Jātiek cauri šam procesam. Es jau izskrēju vakar, pirms izlaidu un skrējienu. Vai karsti. Bija šī tik karsts ārā. Bet dzirdēju, nākamā nedēļa nebūs vairs. Nevajag jau arī pārforsēt, man jau nevajag tur skriet tempu krosu 2 stundu. Tas jau nav vajadzīgs. Pamazām. Vienkārši izskatējos. Lai uz Gerfloru kājas nemirs nost man nākamā nedēļa. Cerams, ka iedos man vieglo nūju, es negribu ar smago. Kā Šūms teica, ka viņam iedeva smago nūju pagājuši. Tev nav no izpalikuši no iepriekšējā sezonas. Es vienmēr atdodu viņus prom. Botas gan nedod. Kurš neik tev smirdīgs bots. Nē, tu moši, tu jau teici, vēl vairāk stāt, un es izmantoju dažus. Nē, vienkārši man ilgi iet viens. Šitām jau ir 3 gadi, laikam, 3 sezonas. Nu, drīz jau izjūgs, bet kad izjūgs, tad... Bots mazākais. Nūjas es negribētu pirkt toši. Poņem jaunu atpako pa 2 otaku nūju un treniņā kāds te uzsit nūjas aplēš. Nu, es dzirdēju, ka Fatpipes tur plīs nereāli. Viņam. Visi plīsts arī ar Excel, Augsdog spēlē, Excel spēlē, visi šķīst. Tīpaši sezonas sākumā. Man kaut kā ir paveicies, man nešķīst. Es varbūt nemāku mest, Varbūt. nemāku fleksēt. Es jau varu bet citreiz vienkārši piespēles dodot rokās salūst. Varbūt pa stipru rokas. Reizi. Tā arī varbūt. Jums ir jāpastipri. Izšķirosim vēl, kas man bija caur rokrakstu grūtā. Mēs varam kaut ko interesantāku. Gatis Liepiņš. Gata uzvaburgers. Redzēju vakar maksimāli cēsu. Viņš jau laikam saskatījām. braukājās kaut kur. Kādam Igaunijā, tur vēl kaut kur ceļo. Viņš uzdeva, man liekas, tas bija viņa jautājums. Top 10 Latvijas florbola gauts. Ārzemju, nē, nu neņemsim jau. Nu nebūs tik varbūt. Top 10 saraksts all time. Jā. Tas Latvijas florbolam. Jā. Tagad es negribu sajaukt kaut ko. Nu, Nu, no 10 noteikti Priekš sāksim. manis laikam pirmie ir tie. No 10. Jā, Nu, tas jā. ir grūti. Tas ir daudz grūtāk. Nu, tur var kaut kāda average ielikt. Nevar sākt no otra gala. Ko tā? No otra gala jāsāk ir. Nu, pēdējā. Nu, tur jau. Man jādomā, Lai kas tā ir pirmie, kulminācija. otrie. Ja man bija jāsagatavo šitas saraksts. Nē, tieši tagad. Telefons tur izlādē. Pirms tu skaties kameru tālāk, ja man izlādēs, es tulpu telefons. 4. Zini, es neesmu tur vecos visus redzējis. Tāpēc viņus neiekļaušu. Nu, piemēram, Jānsonu. Ķipa viņš bija nereāli labs, bet Toks Jānis. es baigi tā neskatījos florbolu, kad man bija ļoti maz. Nu, es tikai Lekriņu skatījos. Nu, arī, vai, ja Man skatījās, būs Lekriņu bājies noteikti. Nu, Vai arī var random vietas saukt. Nu, nesauc pirmos 3, tikai pagaidām varbūt. pirmos 3 nesaukt. Pārējos varbūt vari. Labi. Tad tev viss saraksts. Tu vari rakstīt, jā? Es 4. saukšu laikam. 4. Es 4. laikam likšu... Laikam Raiču. Raitums, jā? Paliek bez medaļas. Paga, man jāizskat vēl. Jā, Raiču 4. Nu, ieliksim kādu vārdsargu, jā, tad
Nu, var jau vienu Bet iemācīt. Pontus neskaitām, jā, viņš tik neskaitās latviešu. Oficiāli. Nu, Latvijas līgā nav spēlējis, teiksim tā. Nu, arī Latvijas cilvēkam nav gluži. Nē, nu ir, saknes ir. Papīriem ir. Saknes ir latviešu. Tā kā vecvectēvs vai vectēvs viņam bija latviešu. Tā kā viņu neliksim, bet vārds, ja vienu Krūmiņu ieliksim, Normund tad liks. 10. ieliksim Salceviču. Salcevičs. Ulbraks treneri. Nu, kā Andris teica, viņš ir viennozīmīgi labākais vārdsargs Latvijā. Kāds bijis? Jā, Ulbruks jaunais treneris. Jūs parunājāt par to arī, ne? Jā. Varbūt ar mazo domu jau bija jautājums, es atceros, kaut kas sūtīja. Man liekas, man ir tādas līdzīgas domas par viņu. Bet, Tev varbūt kā spēlētājiem, kā ir, ka vārdsargs treneris piekrītās. tu zini, ka Heiki Lūkunens ir izlases treneris, un viņš Es jau ir nezinu. vārdsargs. Kā viņš trenē. Viņš ir vārdsargs bijis, un viņš varbūt tur, viņš ir ļoti labs psiholoģiski ir, un viņš ir labs individuāls spēlētājiem, ka viņš var no tevis dabūt ārā tā kā tavu stiprāko pusi. Tā kā, piemēram, tu Ingus esi saskāries. Viņš tāds Latvijas, pasaules Ingus, es teiktu, ka viņš māk no jebkāda tipa spēlētājiem dabūt tā kā viņa labāko ārā. Piemēram, Ingus tur aizgāja uz pārgauju, dabūju tagad laikam arī Olafu, no Ābola pārgaujā. Valmēr arī viņš bija labs. Tādi spēlēji, kuri bija labi, bet viņi nebija ķipa uzvarētāji, kuri play-offos tur varbūt neuzvarēja tās spēles, bet viņš pēkšņi vienkārši dabū ārā laugu. Gan Valmierā, gan pārgaujā. Tā kā tāda tipa treneris viņš ir, kas ļoti labi strādā individuāli spēlētājiem. Tas ir pa vārdsargiem. Bet kas tam mums sarakstā? Jā, 2 vietas ir. 4 un 10. Man ir viegli pirmie 3 izdomāt jau. Bet tagad jādomā, kas tālāk tur ir. Kas man tur ir patikuši. Šodien, Žagauski likt, varbūt 5. Nē, paga. Žagausim kaut kur jābūt ieliksim 7. Pagaidām 7. Jā, 7. Pagaidām ieliksim Žagauski. Sauc man kaut kādas pasaules Latvijas spēlētājs. Kas mums tur ir? Bēvits Osīts. Tomas Kristofers Birstiņš. Vēl nē. Miķels Rops. Šūmanis Emils. Puriņš. Nosauc spēlētājs. Pagā ārzemēs, kas mums tagad spēlē. Moricam jābūt ir. Moricanis. Bet es Moricam noteikti jābūt top 10, bet es viņu liktu aiz Ragauska, man liekas. Kaut kā 8-9. tā kā stabilitātes ziņā, kā viņš ir. Ārzemēs viņš ir izdarījis daudz vairāk nekā jebkurš, principā, latvietis. Bet es tomēr tāpat viņu liktu aiz Ragausku. Es viņu liktu, pagaidām 8. tad. Un tad jau iestarpīt to 9, lai tā apakšā izvērtē. To atstājam pagaidām 9. Iestarpīt, lai ir 9. Ieliec tur Starp viņu. Salceviču un Moricu. Kas vēl mums ir bijuši? Baigi, tev būs jāgriež šitien. Tu jau negriezis podcastu, vai ne? Nekad. Tā kā mazos ķipa? Tā kā tu, nekato. Podcastu prāpus. Nā. Lai viņi gaida, kamēr mēs domājam. Vai gaida, vai uzpēt 2 ekrānu. Viss komps uzprāt. Nosaucam vēl, kas mums ir bijuši. Starp Salceviču un Moricu. Raiča būs augstāk. Raiča ir. Raiča ir. Vai kas mums vēl? Atis būs augstāk, Rolands būs augstāk. Ingus būs augstāk. Tev pašam būs grūti sataisīt šo sarakstu. Man vispār jau atšķirtos nenormāli. Es zinu, florbāli tāds ar sānāci. Bet tu jau skaties tāpat. Bet es nestos, es vienkārši skatos, jo patīk, kā viņš spēlē. Tev pagaidām ļoti nepatīk man saraksts. Ragi likt laikam augstāk. Raitum, cik es atceros, baigi jau šausmīgi labs nav bijis, kamēr es spēlēju, cik es redzu. Viņam nav tas pīks, bet viņš ir stabils visu laiku. Jā. Nu, Viņš kā ikona, tā kā ikoni jau arī jāliek, ja ir augsts. Jā. Varbūt es viņu beigās noliku bišķi zemāk, bet es pagaidām tā. Kas mums... labi, to Jānsonu pagaidām ieliec tad 9.
Kur no Jo, jaunas? zini, es tā kā augstu vērtēju to 4. vietu, ko mēs dabījām. Nu, jo tie vecie visu kaut ko labi izdarīja, bet viņi ar izlasi netika. Tas Tie ir top Klaus, 4. tad ir 9. Ja? Klaus, Jānis Jansons. Jānis Jansons. Tad. Ko viņš Klaus nebūs man top 10. Ko viņš 4. vietu izdarīja? Nē, viņš nav ticis, bet es zinu, nu, cik es dzirdēju, tad viņš ir, nu, top džeks, nu, top 5 daudziem, kas kādreiz spēlējuši. Nu, Blīns tur, man liekas, teikt, viņi top 4, top 3, top 5. Nu, tas viņš pats vienaudas puslīdz. Nu, Nu, jā, jau var tāpēc, citādāk, jā. Nu, viņš jau Blīns sev pirmo liek. Nu, nav viņš pirmā, viņš otrs. Nē, Blīns sev pirmo. Viņš pirmais pārējā nav vairs. Blīns laikam netiks. Man salcējuši tomēr vienīgais vārds, kas man tiks. Es par otru Blīnu runāju. Tad man ir 6, 5, 3, 2, 1. 3, 2, 1 man skaidrs ir. 6, 5. No Akmeņa lauka ielaikam. Tomēr ļoti daudz tituli. Ar lielu, nē, daudz lielvārdi. 2, 3. Es skaidrs taču nezināšu. Nē, no agrāk bija jaudīgs viņš. Bet nebija tā, ka viņi pret Lekringu uzvarēja tos dažus titulus, kas bija Powerhouse. Labi, 2 bija Powerhouse, bet... Un izlasē, Nu, kaut kur jau var ielikt viņu. Nu, viņš agrāk nenormāli ārdījās. Tagad viņš vienkārši citā pozīcijā. 6. pagaidām ieliekam tad. Akmeņa lauku. Nu, tagad var 5. vietā izpildīt, un tad būs Nu, trīnieks. Škēvics ieliekam tad. 5. Kaut kur jau spēlēja agrāk. Pagaid, man vienkārši nenāk prātā neviens cits vairs. To pasaukt spēlēt? Noteikti tu man tur rakstīs tagad cilvēki, kā tu aizmirsti par šito, kā tu aizmirsti to. Man Kevins uzlika uz spota. Es viņam vēl Tad, tā pirms 3 dienām aizsūtīju, lai sagatavošu tās nesapratu. 3. es ielikšu Kovaļevski. Kovaļevskis. Bet agrāk, jā? Nu, pagaidām viņš vēl arī spēlē, bet, nu, protams, ka viņam prājums nav vairs šobrīd. Varētu vēl būt, bet... Es domāju, ar tā Cik es ar viņu runāju, tad viņam prājums jau ir aizgājis. Un apetīti arī nepazūd jau. Tas jau nāk un iet viņam, man liekas. Tāpat kā tev. Lielajiem viļņiem. Katru 9. vilni atnāk vienu apetīti. 2. būs Ingus Laimiņš manā sarakstā. Kā spēlētājs, jā? Jā. Nu, tur ar tie trenēšanu tur jau varētu vēl likt. Un tad Atis Blīns man ir pirmais. Tev vienkārši bail no viņa? Jā, ļoti. Viņš boldā iegāja pilnīgi. Atis Blīns, nu, man liekas, viņš tur ar savu kokaino hokeja tehniku varēja Bet visu izdarīt Rīs viņš viņu tāpat. pāri bortam pārmet. Rīs viņš pārmet, jā, to video, to Mājas jāieklipo. arēnā. Nē, Atis Blīns, man liekas, ir pelnījis pirmo vietu. Tā kā tā. Normāls saraksts tāds. Tu uzliec tur uz ekrāna un tad cilvēki var džadžot mani. Jā, droši visi jautājumi pie Pētera. Pagaidām tāds uz aso. Bet droši vien es rītdien pārrakstītu viņu. Bišķi. Kā tu mums vai Atis Blīns, jā, Laiviņš. Koļevskis, Raitums, Juškevits, Cīnis, Ragijs, Mo, Jānis Jansons un Salcīčs. Tur jau, protams, mans subjektīvais viedoklis. Ar kādu man patīk vairāk spēlēt, kādu es mazāk redzēju. Visiem arī nav jāizdabā. Visiem nav jāizdabā. Būs vēl kāds jautājums? Jā, jā. Nē, šis bija labs. Man vienkārši vajadzēja sagatavoties, tev vajadzēja atsūtīt man šito. Nē, tieši vajag šitā. Bet baigi jāgaida viņiem, kamēr es tur domāju. Es baigi lēns cilvēks. Kur viņiem skriet? Nu, pareizi. Nu, Uzelpojam. brīvdienā vai Iedzeram vakarā ņem tēju. un skaties. Tā ir kafija, Pēter. Vai tu kafiju arī nedzer? Dzer tagad. Tad tā ir kafija. Bet, nu, ledus. Jā. Patīk savs patēji. Bet šitā labāk ir. Nē, ļoti labi. Būtu karsts. Ļoti labi. Vesels. Samiksēsim šī. Es jau arī labs reizē dzēru. Mēs zinām tādu bišķi nopietnāku jautājumu. Klamērs uzdev daudz jautājumus. 4 kaut kādus, 5. Bet es jums teicu, vajag garo video netaisīs, laikam. Tad es domāju, viņiem varbūt šis bija aktuāli, kas man bija pirmais. Kā rīkoties jauniešiem, kam ir gribēšana, varēšana spēlēt top 4 valstīs, gaidīt piedāvājumus vai labāk pašiem meklēt? Pašiem jāmeklē. Nu, nevajag gaidīt piedāvājumus. Tas dzīvē nekur, nu, nezinu.
Man liekas, ir pierādīts jau visās filmās, ko skatāmies tur biznesos, tur pašam jācīnās par savu vietu. Protams, ja mēs būtu profesionālā NHL līmenī, tur jau skauto, tur jau jā. Bet mēs neesam tur, tāpēc pašiem jāprasa, pašiem ir mums daudz kontaktu Latvijā. Gan treneri, kas ir bijuši ārzemēs, gan treneri, kuriem citi treneri ir draugi, gan mēs spēlētāji esam. Kevinam var prasīt, viņš bija Šveicē. Varbūt tur nav atmiņas labākās tiem klubiem par tevi. Tas jau tālu arī bija. Bet pašiem jāprasa un visur var tikt, lai tevi ierauga. Man liekas, mūsdienās var tikt, lai tevi ierauga. Bet ja tu pats neinteresēsies, tad arī nevar gaidīt, ka tevi kāds pēkšņi ieraudzīs. Nav vēl florbols tajā līmenī. Un kādu varbūt ierauga? Nē, kādu noteikti ierauga. Jā, noteikti. Bet tu nevari gaidīt to, ka tevi ieraudzīs. Tā kā jā, labs jautājums. Bet jā. To es viņam vienu izvēlējos, lai man nav pārāk daudz. Nebūs citi no kameras. Par tenisi bija kaut kādi jautājumi? Nebija pa tenisu labas ātras. Un vēl ierakstās, es aizveru to. Tu vari pajautāt citu jautājumu, tad tikmēr paskatīties. Ierakstā? Kāds ir pat nepaskatīt. Es paskatījos, es biju pārāk. Man pie skrīņš. Atvainojies. Tā. Cik garlaicīgi tie jautājumi bija tev? Nē, kaž daudz. Labi, es tev varu... Tu labāk gribi pēdējo grāmatu, kuras izlasīs, vai pēdējo podcastu, kuras noklausījies. To pats var izvēlēties vienu no tiem. Es kādreiz baigi daudz lasīju grāmatas, kādreiz pirms 2 gadiem. Tagad es neatceros, kurus pēdējo tiešām izlasīju. Grega dienas grāmatu. Grega dienas. Ābec kaut kāda. Podcasts. Mežonīgie laika apstākļi. Noklausījos mūsu pēdējo podcastu ar tevi. To Novembrī, vai kad tas bija? tālo seno. Tas laikam bija tāds, bet kaut ko es tagad nostījos to Michaela Jacksona Michaels filmu. Filmu? Es nezinu, ko cilvēki domā par Michaelu, bet tā filma bija tik ruta. Mēs meklējām vienu vakar, nevarējām. Man bija nostalģiskā vēl. Man pirmais kino, kurus aizgāja kādreiz dzīvē. Māma aizved uz to filmu, ka viņš nomira. This is it, man liekas, saucās. Un, man jau tur sajūtas bija crazy, skudriņas iet un tā. Lai gan māma saka, ka man tajā brīdī nepatika tā filma. Bet es tagad, pēc tam vēlāk visu laiku atceros, tā bija. Tāpēc man tāda nostalģiska sajūta, viņš vienkārši popstārs un nereāls cilvēks un kā viņš visu veido. Un tā kaut kāds podcasts par viņu tagad es klausījos. Lai saprastu, kas tur ir. Saka, viņš nav miris. Jā, Hitlers kaut kāds, jā. Slēpjās kaut kā. Tā kā man interesē tādi kaut kādi cilvēki, kas kaut ko citādāk domā vai izdarījuši kaut ko tādu tiešām foršu. Un tad psiholoģija aizstāv visu. Viņš jau bija pasaules zvaigzne. Jā. Bet tur arī visādas kontroversijas. Jā, ja viņš garš populārs ir, tad, protams, ka būs kaut kāds sūdi. Jā, nekad neko nevar izcināt tur. Es varu piedāvāt izkustēties, izmest šauciņas, varbūt. Mēģinām. Tu vari tā operatīvi pārslēgties, jā? Cik viņš paņem līdzi? Vai? Mums sām izmest. Bet man trēniņu kaut vajadzēs? Nevajadzēs. Bez treniņiem. jā. Vakar izskrēja kājas sāp. Šautriņu. Sapratām, kur roka jāmet? Kāda tā bez izmēģinājuma? Nometu šito. Gatavs? Met, tur es jau pēc tam pieiešu tuvāk, lai saprotu. English. Cerams 13. Izstāst bez 13. Vēl viens 13. Kāpēc man tur iet? Nebūs pirmais, kurš iemet zālē. 2 reiz 13, 26. Un 12. 38? Tā kaut kā. 38. Uzvarēju. Tu esi jauns līderis. Paldies. 38 punkti. Tagad jūs Es filmā rīliņu kaut kādas. Es izskam ar rīliņus. Man labāk patīk tie rīliņi, kur viņi svin tur ar tiem saksofoniem. Bet tur krīt ārā favorīti, cik skatos. Pārgauja vinnēja kaut ko. Vācija izskata. Nīderlanda. Tur bija tas pareģotājs, kurš pēdējos 3 čempionus pareģoja.
kur uzvarēs. Kaut stock market džeks, kurš pēc kādām probabilityiem tur izreikinājis. Un tagad viņš bija prognozējis Holandi. Un tagad viņi izskata. Kad jau cilvēki mājas uzlika tur uz viņu. Un tā jau ir. Tā viņš nopelna miljonus. Ja domājies fucīt, jo es paši uzliek māju vienkārši. Jā, Holandi jau tiks ceturtdaļfinālā noteikti. Un futbols jau ir vispār random. Sotu stundu neko nedara. Un pendels vispār. Viens iesiet tribienēs un viss zaudē. Jā. Mēs esam apakai no šautriņu mešanas. Tāfelim mums nav. Nav updated, Ir pie asistenti. bet nav Bet Flomīts. nav Flomasteri. Flomasteri jāiet pakai kaut kur ir. Punkti bija 38, Un kas param bija? 22. Kaspars ir gācis no pirmās disciplīnas. Pēc laikiem izstāst, ka varētu gāzt visur, Kaspar. Neuzliec ekspektācijas, ja? Varbūt, bērīts arī nebija ātri. Tu jau ēdi ar mums, tā kā čempija arī toreiz. Pusdienas vakariņas visu. Mēs nebijām ātrākie ar Gustavu. Bet varbūt tagad tas Mēs tur satrenējies. baigi ilgādam. Tu jau nedēļu tagad trenējies. Socializējamies, tur ar Rāni ar tevi jāparunā. Tagad būs vienkārši. Skatīsies. Kameras lejā tu jau vispār gribās ātri pabeigt. Es domāju, gādzēsim Kasparu šovakar visur. Šodien, šorīt. Kaut kur jāmēģina tas kas var uzvarēt. Ja nevar pie mikrofona, tad Pie mikrofona viņam, man liekas, nav konkurence. nav vispār. Tā, man bija vēl skatītāji tie, jā. Tūlīt atradīšu, kur ir uzrakstīts. Te nē. Kāpēc labs Somu florbols tiek iemainīts pret viduvēju Šveices florbolu, nevis SSL? Viduēji. Es teiktu, labs Somfloros pret netik labu varbūt. Nē, izcils. Sanāk Zviedru, ja daudz domā, Zviedru labākais, tad tas ir perfekts. Tad es teiktu, Somu izcils, un tad Šveicis ir ļoti labs. Un tad Čehu ir labs. Un tad Latvijas ir Bet solis apakaļ Latvija tāpat ir viduvējs. Latvija ir viduvējs. Jo. Bet tas jau nav slikti. Latvija nav slikts līmenis. Vienkārši viduvējs līmenis. Latvijā globāli. grūti labāk, un diez vai ir vispār noturēt. Jā. Es jau esmu minējis, ja tie, kas grib uzzināt vairāk viedokļus, var Florbal šovā podkastā pačakot. Un man Patreonā ir raksts arī par to. Bet, pa lielam, jā, es 7 gadus nospēlēju Somijā. Pagaid daudz. Tas ir daudz, jā. Un tad tu gribās pamainīt kaut ko. Un top līmenī izdevās spēlēt 3 finālos. Sanāk 4 F-līgas sezonās. Nospēlēju 3 finālus, 2 Game 7, 1 Game 6. 2 zaudēju, 1 uzvarēju. Kas varbūt nav labi bilants, ko gribētu izlabot kādreiz, bet pagaidām. Vajadzēja Ingus piesaistīt. Vajadzēja Ingus, jā. Es jau kašam tur teicu podkastā, ka man bija bišķi dažādāks domas nekā mūsu treneriem tur Somijā. Bet tas jau normāli. Kad zaudē, tad vienmēr atradīs iemeslus, ka kāds kaut ko neizdara vai pats kaut ko neizdara. Bet es jau minēju, man jāsāk domāt arī par nākamajiem soļiem dzīvē. Florbals nav atmaksāts sporta veids pilnībā. Un Šveicē tas ir daudz profesionālāk tādā ziņā, ka tiem to spēlētājiem var nodrošināt vairāk lietas. Es uzreiz jūtos novērtētāks, profesionālāks tur. Tur tiešām arī es biju aizbraucis uz nedēļu paciemoties treniņu, tajā klubā Vīleros, kur es spēlēšu. Viņi tiešām piedomā par visādām tur niansēm, testiem, bišķi vairāk un niansētāk nekā pat Somijas top klubos. Jo Somijā tas tāds pašaprotam lieta jau viņiem. Viņi tur uzauguši tajā sistēmā, kur viss jau ir, viss skaidrs. Bet tā no malas atbraucot uz Šveici, nevis Somiju, tad Šveicā liekas bišķīt. Viņi piedomā pie tām lietām vairāk. Tā kā tādā ziņā, varbūt jā, tas vidējais līmenis līgā nav tā kā Somijā un Zviedrijā, bet viņš nav arī slikts. Un tās top mājas, dažās top 4 komandās ir labākas nekā dažbrīd nekā Somijas. Viņi no malas izstāsta sodīgi. Jā, bet Ir tā pastāst. Bet man patīk internacionāli, man patīk iepazīt citu kultūru. Tur ir daudz vairāk tā kā
ārzemnieku līgā. Šeit arī Somijā es biju viens latvietis klubā. Te es būšu ar citiem ārzemniekiem. Tad ir citās komandās arī ārzemnieki, latvieši, Ānis, Gustavs. Un vēl noteikti būs un Ābeles jaunie augi. Tā kā tāda, tāds dzīves lēmums, ne tikai florbola. Pareizi. Cik tev spēlēt? Jā, domā, jā. Kā gribas pieredzēt visu kaut ko florbolā. Florbols daudz ko devis, tad arī jāmēģina izmantot līdz galam. Bet noteikti iesaku jaunajiem braukt uz Somiju un tur. Ko vieglāk tikt? Tagad. Kādā ziņā? Nu, ja kāds grib braukt spēlēt, uz kuru valsti būtu vieglāk? Duši uz Čehiju vieglāk. Jā, tad To jau... tie visu laiku bombardē tur visu. Jā. Vieglāk uz Čehiju būtu tikt. Tad droši vien tā Šveica, viņi ir atvērti uz kodiem ārzemniekiem. Viņi varbūt neņems tur tādus... junioru līmenī jau viņi ņems, lai juniori tad izceltos. Ja tu vari spēlēt gan junioros, gan top, to arī tāda arī. Tas viņam izdevīgi laikam, Jā, tā kā Šveica arī, un tad, Somijā bija šī augstāks līmenis, bet tur arī var jauniešos spēlēt junioros, un es pats arī sāku pirmajā līgā. Tagad jau daudz latviešu brauc uz ārzemēm un uz Zviedrijas, Somiju un grib jau tur spēlēt top komandās, top līgā. Tā laikam nestrādā. Bet, man liekas, Raiča, Morits un mēs sākām pirmajā līgā un izcīnījām vietu, un tad arī tur rodās stabilitāte, tur rodās tas status, tā kā tur tu pierādi sevi tajā līgā, tajā valstī, ka jā, var uzticēties tev. Ka tu neesi tur vienu gadu, tur, jā, es esmu baigais džeks, es tur nomaukšu tūlīt. Tā kā tas man liekas bija beigās labs lēmums, kad es paspēlēju pāris gadus zemākā līmenī, un tad mani pamanīja, un tur jau bija, tas nebija grūts lēmums, tā kā pāriet uz citu klubu Somijā, kaut gan tas ir augstākā līga, bet es tur esmu bijis jau 3 gadus Somijā, aizgāju uz TPS, un tad tur pelnušķītas stāsts, jā, tā kā Lekrīgā principā. Sākumā bija pie otru izlases treneru vecā, ne? Arto Rīhimaki, kas tev bija treneris arī, ne? Nebija treneris, viņš tā Šveicē? Nu, ne. Arto. Viņš nebija. Viņš bija čempija tik. Okay. Jā, viņš daudz ko labi iedeva ar izlasē. Bet, protams, viņam ļoti ātri novecoja tās lietas. Viņš baigi balstījās uz visu, ko viņš vienreiz ir mācījis tā, viņš laiku maļa. Protams, visi treneri tādi ir palielam, bet daži vēl attīstās ar laiku un pieliek lietas, un daži vienkārši balstās uz vecajām lietām. Viņš jau domā bija kaut kur citur, nevis čempija. Bet viņam arī jā, viss personīgā dzīve un viss. Bet tā viņš ļoti tajā brīdī, kad viņš ienāca, daudz iedēja labi izlasē. Tā kā mums paveicies tiem treneriem, man liekas, izlasēs. Un viņš asociēs ar Kols Bunģinu uz Nusenburgu. Sapults Čībās. Ivara draugs, dišurēji. Čībās ieslīd Kola vaļā pankastā un sēž. Viens mikrofons pazūd. Šitas? Nedzirdēju labāko sarunu tieši. Tagad pazūd? Tev uzreiz jākliedz. Pazudā. Ar ko mēs darām? Viss beidzās? Ir lādētājs kaut kāds? Viņš jāatlādēs. Tagad pauzīt? Pauda. Keisiņš ir uz. Tam mošu man arī jālādē. Sveiki. Artis Raitums ir 12. labākais Latvijā. Tā. Tehniskā pauze ir ievērot. Asistents mums ir sarakstījis šito. Tiltiņu aizmirst top 10. Es nekā. Tur jau bija top 10 gauti jāraksta. Vairs Morits viņam jābūt ir. Nē, varbūt īstenībā nav. Nē, nav. Viņš čempions arī neko nav izdarījis īsti. Iedeva piespēli tur pret Šveici vien. Man redz? Šī kārtīņa. Tāfeli. Pēters ir sarakstā 2, bet viņš ir priekšā Kasparam. Viņš ir Alfa Klodžu uzmet. Iespējams ar Alfa Klodžu. Tie garām. Viņš ir jauns līderis šaut viņa disciplīnā. Pārspēs visas pārējās disciplīnas arī. Visas pārējās abas. Ja jau sāk, tad jau jāpabeidz arī ar uzvarām šodien. Nav mums... Uzlikšu sev mērķis. Runa disciplīna mums nav. Tajā tu nevināt. Tajā, pie mikrofona viņš jau skatījums jau redzēsim, Kasparam tur jau 1000. Man 10 to skaitīsim. Bet, Heiteri jau var skatās. Tie ar skatījumi iedādi. Tā.
Jāspēr, ko mēs bijām jau cauri. Tāds labs, svarīgs jautājums. As? Jā, tu vairs neizdomā, spēlēt Latvijā. Ja es nespēlēju vairs Jā. Latvijā. Vai arī spēlē un nesanāk, tu vari palikt bez tituliem LV līgas. Jo tev šobrīd nav tituls. Nu, kā mēs runājām, uz papīra ir. Uz papīra Kā arī bija? Rubēna Covid gadā viņa neķipa, ne? Ja Kārlim Stūkāram ir F-līgas tituls, tad man ir Latvijas tituls. Domāju, ka viņam ir F-līgas tituls. Nu, es nebildējos ar titulu tajā gadā, kad Lakings uzvarēja. Tātad tev nav LV līgas titula. Man nav, manā prātā man nav L-līgas titula. Uz diplomu ķipa man iedeva cēs, ka man ir, bet man nav. Bet tā varētu būt, jā. Tā kā es varētu vispār. Somijas titulu savāc Šveices, Zviedrijas un beigās bez Es līdz Latvijas. tam top 10 Latvijas sastāvu all-time nevarētu, netikšu tā arī, ja man nebūs droši vien. Tad Latvijā ārzemniekos. jau uzvar ir tik. Tu ārzemnieku sarakstā tad tiec. Tikai, es varu pie international kaut kādiem tur. Kas tur ārzemēs bijuši, bet, plāns man nav tur, jā, es tur tad gribu atgriezties Latvijā. Pastāv iespēja, ka es nekad nespēlēju Latvijā. Un tad tu paliec bez tituliem. Pastāv iespēja, ka es pēc 2 gadiem jau braucu uz Latviju. Nu, tas ir, šobrīd tas tāds atvērta grāmata. Vēl jau Latvijā ir jāizcīna. Tas jau nav baigi viegli Latvijai jāizcīna kas? tituls, ko tu atbrauc. Nu jā, tas nav iedots, jā. Tas nav. Tā kā tur jāizvēlās pareizā komanda darīt. Tā kā tiltā. Un kas tu šogad aizgāja greizi? Nē. Bet, Tas tāds Jā. interesants temats ir. daudziem ir ļoti daudz titulu. Jā. Kas tur tajā manā top 10? Ragijam nav. Juševs neielika. Juševs neieliku. Viņš tagad skatīsies un teiks. Rajēckus. Jā. Jau pārtaisam sarakstu. Saraksts ir jau man. Nē. Saraksts nosaukt Atver vaļā sarakstu. Labi. Es tieši domāju, kaut ko es no Lakerings ēras esmu aizmirsis. Mums 3 brāļi vienkārši. Bet es viņus visus trīs neliktu. Es Mārtiņu liktu. Mārtiņš būtu... Zini, es to Jansonu metu ārā. 9. vieta Jansons bija. Jā. Jansonu met ārā, pabīdam visus uz leju, principā. Šinos visus? Līdz cinim. Un 6. ir Reitskis. Un pirmais? Šitos uz leju. Ciņus. Jā. Kad sastais ir Mārtiņš, ja? Vai pat 5. Juškēvis mums ir 5. Jā. To arī var mest ārā. Nē, lai viņš iet 6. Viņš keicis sastajā. Un Mārtiņš Reitskis 5. Jāņka būtu, laikam man vīrs Sandra. Nu tā, kad viņš bija praimā. Jā. Bet viņš ļoti maz spēlēja. Nu, viņš baigi ātri beidz. Bet varbūt viņš turpinās, tad redzēsim. Jā. Nākošais gads būs jauns saraksts. Mēs viņu gaidām. Jā, Reitska brāļus aizmirsu. Kas bija aiz ciņa? Kā es viņu? Izdzēs un aizmirst, kas tam bija. Uz ciņa? Ragovskis nebija? Ragīs, vot. Tad tur ir... 9. Morits beigās nokritis ir. Jā. Knapi priekšā Baranam. Blinds, Ingus, Kova, Raitums, Mārtiņš Reitskis, jūs cīnis, Ragīs, Mo un Sauceļš. Pagaidām normāli. Varbūt vēl kaut Tu pats arī aizmirst Reitskiem. Nē, es gaidu vienkārši, ka tu viņus tā nepieminēji. Tas man... Es atvainojos tiešām. Tas ir... Ķipa, Jūša dēļ mēs iegājām apakaļ pie sarakta. Nu, Jūrsim- Neielika viņu pat. Es jūras īstenībā liktu virs Morits. droši vien. Un tad Baranam Nē, jādodas prom. all time, nē. Visas karjeras ziņā noteikti nē, jūras neliktu virs Moritsa, bet, piemēram, ja es domāju tieši par sevi, ar ko man patīk spēlēt, nu, kaut kā manam Morits nekad neklikšķēja, bet ar jūras ir tik viegli spēlēt kopā ar. Nu, viņš dara vienkāršās darbības, bet viņš arī, nu, tā vienlīdzīgi domā ar mani, un tad vieglāk ir. Un tad mēs varam taisīt florbolu, spēlētāju saraksts un Baranu mest ārā vienkārši. Vārdsīgiem vispār nebūtu jābūt. Tad. Baranu iet ārā.
Viņš arī treneris ir tad vispār. Tad, Jūras ielēs 10. Jūras pēdējais. Cilvēki vispār nevar izsakot, kas mums tas izstāja. Grūti ir izgriezt uz tādu. Es izgriezīšu pirmo daļu, ko mēs runājam, tad šito ielikšu vēl. To es ar florbošu vēl ieliku. Lai tev nav jāņemās. Jā, man tā ņemšanās. Jurģis ierakstījās ar autokorektu. Jurģis. Tur galvenais, ka tu pats saproti. Noskrīno, pēc tam atsūt man. Es jau aizmirsīšu. Jā, arī ieskas atcerējāmies. Kaut ko vēl aizmirsām. Malkav ir, bet nav bija viņa top 10. Un Jorana vēl jāpaugās. Vēl pāris 10 sezonu. karaļa tituli jāizcīņa. Viņam ir kaut kas, ko aizmirsām. Pagaidām būs labi. Ko tu man jautāji iepriekš? Par to, vai es spēlēšu vēl, vai dabūšu titulu. Jā. Par to bija. To mēs redzēsim. Bet jā, Ragijā nav tituls. Tajā sarakstā. Pārējiem ir. Pārējiem viņam ir, jā. Kas tu tur? Ar ko Raitums vinnēja, ar ko DTU, jā. Iškējums arī, man liekas. Lielvārdi. Morits vinnēja, Lekriņa Beņāku vinnēja. Kaut gan. Nebija viņš Moricam tāds? nav. Varbūt arī nav pat. Man liekas, ka nav. Nē. Mēs Morits tādi ārzemnieki kaut kādi. Labākie ārzemnieki. Top 2 ārzemē var jārakstīt. Nē, izlasi jau arī došai. Skaitās kaut kā. Tur pie Latvijas konteksta. Un sasniegums jau viens tikai bijis tagad. Tāds sasniegums. Jā, turās jau tie top 5 arī ir. Dažiem nesanāca. Man nesanāca pirmoreiz. Latvijā, ka bija čempions. Ka man bija 12 gadi ar Rolandu. Rolandam 15, man bija 12. 10 palikām. Tur bija ātri. Tur viss leģendas bija ātris, Ingus. Tur bija cēsts čempions? Nē, Malkovs. Latvijas čempions. 16. gadu čempionāts. Somija uzvarēja to. Tur Savonens ar Es zinu, Kotulainen. cīnas bullīte neiemet, man liekas, kaut kādā svarīgā. Dānija kaut kāds tur bija, jā. Un tāpēc cīniem tur būtu jānokrīt. Varbūt metamā. Šitā vajag vēl mainīt visu. Priekš uzvarām. Es kaut kā varbūt pat vērtētu augstāk Jūras. Varbūt, nezinu. Grūts tur jādomā ilgi būs tur. Man tā domāšana neiet tik ātri. Nē, es vēl izgulējies. Esmu šoreiz. Tu man atļāvi. Es pats negribu celties, jā, man nepatīk vajag. Mēs varam varbūt interesantāko daļu. Prognozes. Atskaitot disciplīnas prognozes, jā. Nu. Tā, mēs runājam, ka mēs taisīsim plašākas prognozes, vai ne? Mēs varam izdomāties kaut ko. Regulārā. Gračs sarakti šādā cipuriņas. Cik mūsu komandas 9 bija? Man liekas, ka 9 vairs. Pagaidām 9. Nekad jau nevar zināt. Kas Kaut kas pēkšņi pienāks. Vai arī atkritīs. Regulārā. Tad top 4 pēc tam mums būs. Kas mums tur vietiņas ierindojas, jā. Ķipā arēnijā. Jā. Tad cik sāc būs punkti? Sāc punkti. Tad ir rezultīvākais kaut kāds. Tu līdz piespēlēs. Tas vairāk piespēlēs. Pirmais būs punktos, tad piespēlēs, vārtos. Tas visu regulārajā sākumā. Tad varam play-offu rezultīvāko. Punkti reg. Tur, kā viņš teica, ķērāns būs. Jā, play-offā viņš teica ķērā. Bet regulārā viņš neteica? Viņš teica Ragiju. Ragiju. Jā. Punkti. Play-off. Vairāk. Piespēles. No Lekriņa vispār nekad nav rezultīvākie. Kaut gan vislabākie spēlētāji spēlē Lekriņā, bet viņi beigās sadala visu. Tad punktus. Anģers laikā Anģer tur sameta. Anģer metē, jā. Bet tur jau cīnīs arī metā tajā laikā lielvārdē tur miljonus punktus. Cīnī bija reiz 2, man liekas, tur tas. Mums vairāk soda minūtes. Cīnīs vienā spēlē pret Bausku, ko 10 punktus, 12, bet atceros, skatījos. Soda minūtes, Puriņš, jā, tur. Visā sezonā to mēs. Vēl kāda viņš ir?
Kurijos kaut kāds. Kuram būs lielākais fails? Bergam? 2 gadus pēc kārtas. Tu teici. Tur jau nebija, tur jau bija daudz labas situācijas. Viņš izdarīja visu labi. Tas netaisnojies tagad. Un tad beigās viņš izdarīja vienu sliktu lietu. Prognozes. Lai vieglāk izgriezt. Regulārās sezonas. Kā pa vietām sarindosies komandas. Sākam ar no 9. vietas. Es varu jau rakstīt? Sāc, ja? Jā. Sāc rakstīt. Ir uzrakstīts. 8. vieta. Es domāju, tur nav. Lielvārdi. Pēc kašas kaut kāda? Skriptei? Pagaid, man tagad jādomā, kas tur vēl komandas bija. Ķipa normāli būtu Kurši, jā, bet tad tur ir Valmiera. Pagaid, tāls ir Ulbruka, Laikrings, Rubene. Valmiera, Ķekava. Kurši? Cik man ir? 7. Nu, tagad ar visiem. Man Valmiera patīk klubs. Tāpat kā CS. Vidzemē jau tie klubi baigi labi māc. Ruben arī. Bet kaut kā man Kurša liekas, ka varētu. Man arī kaut kas nebūs viņa slikta, man liekas, jā. Es pat redzu, viņu varētu tikt top 5. Tā kā highest ceiling, nu, Kurš? regulārajā. Par to, ko jābrauc visiem 4 stundas pa viņiem? Nu, Kurši var palikt pat pēdējie. Viņi var būt top 5, man tāds. Nu, viņiem ļoti liels tāds, grūti paredzēt. Nu, man tas Poļa Levalda faktors liekas ļoti interesants, kā tas izvērtīsies. Jo par Poli es neesmu augstās domās kopš 2 gadu atpakaļ. Ka viņš vienkārši, pateica, ka florbals nav viņam. Bet Levalds teicies, ka paliks Ulbrukā? Kāds teica, ka viņš arēnās teica, ka viņš paliks Ulbrukā? Es sapratu, ka Levalds ir Kuršos. Nu, tev tāpat jāspekulē, viņš būs, nebūs, jāliek. Nu, ja Levalds ir, kaut ko jau viņi var uzvarēt, regulārajā tīpaši. Playoffos tur vispār nekādas ekspektācijas nevar uzlikt, bet playoffos viņi tiks noteikti, man liekas. Bet, Valmiera ir vienīgais, kas tur ar viņiem var. Tad Valmiera Valmiera 7. nevar. Ar zemu. Viņiem labi jaunie ir. Arī vecie vēl met golus. Tāda komanda, kurā ir metēji. Labi, Kurši paliek tur. Šās prognozes Nespēja pierunāt sevi. Tās prognozes Lielvārdai. Garlaicīgas Motivācija prognozes. būs sadevuši un atkal būs Lielvārdu finālā. čempioni būs. Jā. Moši tur kaut kas parādās, jā. Tur jau arī jaunie labi māc. Bet tur vairs nav tie pieredzējušie, kas tur kādreiz tur arī varēja palīdzēt. Man liekas. Tad Valmiera. Sastie? Jā. Ķekā nākamajā, un tad visiem vienāds prognozes, jā? Riskēt. Šis ir regulārais vai tas šis ir? Regulārais. Tikai regulārais šobrīd. Jā. Piektā Kā vieta. mēs gribam motivāciju iedot, jādomā. Ir jau iedot. Tagad jau piektajai. Piektajai, tā. Ja tu Ulbruka ieliks piekto iedos, viņam motivācija, laikam. Cits tālsim var būt. Ielaikam... Interesanti sezona būs īstenībā. Vai arī nē? Vai arī nē, būs. Būs labi. Laikrings vai Ulbruka, man liekas. Es gribu ielikt. Piektos. Jā. Laikrings. Laikrings piektajai. Labi. Lai jūs varat tā kā saraut no apakšgala. Playoffs. Tad Pat liksim... mājas spēļu priekšrocību nedod Laikringam. Tad liksim Ķekavu. Top trīnieks tagad regulārā. Tad liksim Ulbruku. Ulbruka trešajā ar Barānu. Talsus un Rubeni. Talsus otrajā, Rubeni pirmie.
Tā, nu, Tas regulārais nav jau tik būtiski. Nu, tur arī, beigās. jā. Regulārais izspēlēt šitā, tur kaut Tad kas bronzu palikās. spēlē beigsies, ja, zaudēs. Bronzu spēlē zaudē. Kurš? Kurš jāda vien zaudējums? Nu, es negribu to pašu, ko Karš teica. Viņš Rubēn lika 4. Vai Rubēni varētu tikt finālā šogad? Ulbruka varētu uzvarēt titulu, varētu arī 4. palikt. Ja Rubēn dabū izvēles iespējas, tad viņiem fināls lielāka iespēja dabūt ir. Ja viņi ir pirmajā vietā. Jā, es teiktu, ka, nu, ieliekam Ulbruku, lai viņam motivācija ir. Ulbraka arēnā. Bez medaļiem. Tas būtu crazy. Tas jaunā treneru Otro gadu pēc kārtas arēnā zaudēt. Bet šitā būtu vēl zaudēt. Vispār. Liela nepiedalība. Bet es saku, nu, viņi var uzvarēt visu, viņi var. Nu, tur ir interesanti, kas tur notiks ar Salceviču un visu. Bet, nu, tad liekam... Talsi. Talsi 3. Labi. Nu, kas tad mums te būs? Valmier kurš? Rubene un Lekrings. Rubēn pirmie? Nē. Rubēn zaudē. Rubene finālā zaudē Lekringam. Oho. Tā būs. Tas būtu... Man šis liktos ļoti interesants scenārijs, tāpēc man tā patīk. Es neesmu Kaspars, neesmu florbola eksperts. Es tikai plāpātājs esmu florbola šovā. Nu jā, tagad ir, kas pa datumu mums nerāda man. 1. jūlijā grūti prognozēt kaut ko laikam. Kaut ko izšāvām tur. Ja, kaut kas jau varbūt Tev ir sapnīts. prognozes? Nav. Tu jau nevari, tu esi spēlētājs. Ja? Jā, es nedrīkstu prognozēt nekā. Kamēr sezona nav beigusies. Tas te pirms play-offiem paprasīšu, ja? Kad 9. paliksiet. Tad es tev varēšu prasīt. Tas laikam nepieļaušu. Tad tu nemaz nerunāsi vairs. 9. vietu. Regulāri, jā. Ja nākamā disciplīna ir sāc. Komandas punkti. Tas par regulāro laiku. 27, nē, cik tev? 25 spēles tagad ir? 9 reiz 7, 8 reiz 3, 8 reizes. 24. Maz. 24. 24 spēlēs, teiksim, 2 uzvaras sakasīs. 8 punkti. 8 punkti pa visu šo laiku. Sāc. Nu, viņiem ir mājas advantage. Kurš kuršiem būs labs starts tur sezonā? Sadomājušies būs, aizbrauks pie sāc, zaudēs spēli. Tādu scenāriju redzu. 8 punkti. Kaut kādi Rubēni. Nē, Rubēni nezaudēs sāc, viņiem parocīs, man liekas, jūs bijat, ne? Jā. Ja viņi sāks griezt, tur nav. Ķaka vai labs tur būs vibes, viņi arī aizbrauks uz sāc zāli, zaudēs. Čakā mēs vinnējām pagājuši. Un tad tur kaut kāds... Tad tur sāc par tevi motivācija būs, tad viņi kaut kādu tur izkasīs 1 punktu overtime. Bet ādažos. Nu, kaut kur, jā. Un es par redzēju, Lekrings bija ielikuši Jorenam Bulīts, kaut kāds bija trakais. Nē, tas bija Jorenam. Viņi ielika tur. Pret ādažiem tas ar vienu rociņu? Jā. Jā, tas Es bija. nebiju redzējis tādu. Un Bruno bija fīns pret Lielvārdi, redzēji? Es tos nebiju redzējis sezonā. Bet, liekas, tā bija spēle, kad viņi mūs Lekrings atbrauc. Pirmajā periodā kaut kāds 7-1 zaudējām, man liekas. Un tad beigās... Un tad jūs abas divas intervēja. Jā, beigās... Nē, tā, man liekas, bija cita spēle, jā. Jā, tad tu esi skatījos highlights. Tā bija, tajā tas bija bija forši, ka pirmos- jūs intervējat tur. 7-1 viņi mūs vinnēja pirmā periodā, un pēc tam, laikam, pierāvām līdz -1. Bet mūsu vārdsargs aizbrauc prom. Jums jātaisa tagad pēc spēlēm, jāsarunā ar Lekrings medijiem, lai jums taisa uzreiz pēc spēles dzīvās emocijas Jorens ar Kevinu. Abi divi. Pie galda zālēs. Vai tu Jorenam jautā jautājums, un tad tu piebalso kaut ko. Un tad Jorens vienā vārdā atbildes laiku, un
Bet Es jau nezinu. skatītājiem būtu forši. Kas tur galdiņš un kamera jāpaņem. Nu, Teorētiski. reku viss ir. Labi. Tev jāpalīdz Lekringam bišķīt, lai viņi ceļ to kaut kādu atpazīstamību vēl vairāk. Tā jau ir labi, bet Labi. jā. Visvairāk punkti regulārajā sezonā spēlētājiem. Tā pirmkārt jābūt veselam visu sezonu palielam. Nē. Es nebiju vesels visu sezonu tāpat. Dabai. Nav labi. Tu uzvarēji punktos? Regulārajā. Bet- Izlaižot spēlēs. Golos arī, jā. Es ticamāk. Es nezinu, Tev par pat, pat 10 goliem kaut kas tur bija. goliem. Un Rolands satraumējās arī. Man vēl bija Jūs abi sarkanā. cīnījāties tur par to. Ragīs jau man ķēra. Bet... Nu, Rogijs ir most obvious choice, jā. Bet Kašs paņēma Ragiju, vai ne? Jā, viņš regulārajā māks ielika Ragī. Tad es drīkstu ņemt kādu citu. Rubena regulāri uzvarēs. Cēlums arī bija pagājuši gadu augstu, ne? Čempionāti gads. Varbūt kāds, kas nav čempionātā, kuram ir mazāk slodze. Un kas tur vispār var būt? Jansonam, Atgriešanās tāda skaļā. Avenger. Viņš ir apakaļ. Bet viņš uz punktiem māks baigi vairs neaiziet. Viņš tur aizsardzībā uzspēlē. Citādāk spēlē tagad, jā. Nāc. Nu labi. Tilto. Tiltiņš rezultātīvākais. Tiltiņš. Autokorekts. Visvairāk punkti playoff. Tev jāstāsta no komandām, kad laikam, kuras tiks tur arēnā. Grūti būtu savā. Finālā man bija Lekrings Rūbena. un pusfinālā Talsi Ulbruka. Ulbruka. Rūbena tajā pirmajā mačā izvēlēsies kaut kādus kursus. Un tad tur cēlums Regulārajā, kas man otrajā bija? Talsi. Talsi. Nu, Ragiju es likšu playoffā. Tad mazliet konkrētāk. Visvairāk piespēles regulārajā sezonā. Nekam atkal Ragīs jāliek. Šo beigas piespēlēm izgāja, ne? Kaut gan meta arī daudz. Es teikšu Jornam. Jorens. Nu, kaut kādu metēju viņam tagad pievienojās komandā. Man Jorens izlabos Jorgensen. Jorens vairāk piespēles. Mums vairāk piespēles playoffā. Kurš dalīs? Playoffā arī piespēlētāji būs. Tur iedosim kaut kādam Bitmanim. Toms Bitmans atgriežās virslīgā? Kārlim Bitmanim. Man izlabāja arī uz Batmanu. Nu, Rūbenis, jā. Tā tad. Visvairāk soda minūtes visas sezonas garumā. Tu sarkanās ņemšu šogad? Man šitā bija pirmā sarkanā, ko man Zalo kungs iedeva par svilpu. Un kaut ko jau tu izrunājies, ik pa laikam tur. Nu, svilpu. Vai par tevi tur runāties? Jā, tiesšiem ļoti patīk, jā. Bet par svilpus nesaprotu vēl joprojām kādā sakarā ir sarkanā kartiņa, bet iedeva, jā. Kas tur ir bijuši vēsturiski tie rupekņi? Pūriņš. Pūriņš ir easy choice. Bet viņš jau nespēlē tik bieži vairs. Nu, traumas bija šī. Nu, tagad jau vesels, ne? Tagad nespēlēja, beigās jau bija sarkanās.
Jā. Kas vēl mums tādi? Nu, es pagaidām nezinu, jā. Kas varētu baigi vākt tur. Vilmens neatgriežas. Nu, bet Puriņš, es ticu, ka viņš tā kā savāksies. Es ātri aptišos īstenībā, kas bija pagājuši gadu blakus viņam. Jūs tur uzvarēsiet daudz spēles. Kaut gan es ieliku jūs 5, vai ne? Regulārajā mēs 5. jā, tielikt. Nu tad Puriņš, jā. Nē, man nav Wi-Fi. Puriņš, nu tas tāds varētu būt. Kaut gan viņš to dzirdēs un savāksies tagad. Nu, tad tur jau lieta, ka visi šitie podkāsti mums ir tik mazi, kad uzreiz visi Viņš to nebūs. Visi pretējo dara. Rubeni pasludinām par čempioniem, viņi uzreiz izdomā, ka viņi zaudēs. Mēs 4. Jā. Ja Rubenai pasaka, ka viņi būs 3, tad viņi pēkšņi uzvar regulāro. Dominē. Nu, tur tā, lielvārdi 10. Nu labi, uzvarēsim titulu tāpat vien. Lielvārdi pat 8. ir jau. Zem kurš. Ne, tas par to esmu pārliecināts. Vēl viena iemet sāli motācijas. Nu, tad mēs esam nonākuši pie pēdējās disciplīnas lielākais sezonas fails. Kaut izgāšanās kā moments, kaut kāds konkrēts, gan jau epizoda maza. Kāds piemērs varbūt šogad bija. Kas šogad būtu vinnējis to? Grūti teikt. Bija daudz kaut kāda, ne? Jā. Jorens tur krita kaut Tas, kur. ko Instagramā viņi bija ielikuši, tas bija, es tādu nebiju redzējis. Es arī ne. Es vēl projām nesaprotu, kā viņš tur nokrita tā. Tā kā multinājis tur. Jā, redz, jau ir tāds multiņu varons, multiņu karalīts. Tas bija ļoti interesants kritiens. Fails. Nu, tad jāizdomā arī kāds būs fails, jā. Tas būtu baigi precīzi no... Tev man jāpalīdz. Pusfināla spēle tagad iet. Kas mums tur pusfinālā? Nu, tiesa šiem var daudz faili būt arī. Es pagājuši uzām biju, kur jau balvas kā kaut kāda laikam. Tur, kur Emu uzsita, bet viņam... Tas, bet tad tur nezināja noteikumus īsti neviens. Un vēl Puriņu iegrūda bortā tur, un Puriņam saka, varbūt, viss kaut kā tur. Bet tas jau mums tāds... Tas biežāk notiek nekā spēlētājiem, liek tādi lielie faili. Tu ieskries savā brālēnā Malkavā. Kaut kur aizvalsieties, kaut kur pie vārtiem. Kaut kāda svarīga spēle, un es saskrienos viņu vārtu priekšā. Tur būs uzvilks, tev jau būs 2 vārti, bet jūs tur kaut ko nevarat uzvarēt. Kaut kāds skrambuls pēkšņi jau nec vārtu priekšā ir. Un tad tu arī tu skrien pēc bumbas redzi. Un tad tur kaut kā sit. Kaut kas tur aizsirās, tad uzgāzies viņam virsū. Un pretinieki aiziet ātrijā iemet un zaudējums. Nezēja bumba jau vārtos vai pretinieki vēl aiziet iemest. Es nezinu, kas tur būs, bet... Lielāks fails jau ir, ka pretinieki iemet. Nu, redzēs. Ļausim liktenim nostrādāt. Tad es... Bet viss veselīgi beigsies, nebūs nekādas traumas, viss kārtībā. Es ieskrienu Jordanā, kroč. Jā, nu kaut kas tāds. Jā. Tieši tu nevis Jonas tevī, Jonas neskrien. Nu jā, es varu nebaigi. Bet nu, tev to 3. golu vajadzēs tajā spēlē. Tu atceries, ka tev būs tie 2 goli, tu atceries, ka tev vajag to 3. golu. Bet tāds neticams scenārijs, es ieskrienu. Ar tāds Jordanā. Nu, kā tu šodien skrēji vakar? Gatavs sezonai pa No lielam. rīta. Karstumā. Olbroka šortos. Jā. Zeltenījos. Tā jau vērti. Formas jau bija labas. Vēl pa formām jāparunā būs kādā epizodē jums. Kad izlaidīs jaunās formas, tad kaut kādu rankingu. Jā. Bet vai tu izziņo kaut kā? Mums būs jāgaida. Tev ir visu laiku kāda mīļākā forma, kāda bijusi? Ko es esmu spēlējis tā kā? Nē, nu vispārīgi. Vispār kāda? Florbolā Latvijā. Man tā lekrīns tā gaiši zilā bija atcerēs tāda. Jā. Tā man mīļākā ir. Rozā laikam arī bija. Ar to uzvarēja titulu arī tajā gadā. Ar rozā? Nu, finālā nespēlēja rozā, bet man liekas, tas bija gads, kad viņi uzvarēja titulu. Pirmajā gadā, kad rozā iedeva mums, tad mēs 3. dabījām. Tas bija tā, Bet puskovid jūs sanāk 2 gadus spēlēt to pašu formu, ne? Gan jau, tad arī nākam. Nu, viņš jau nemet ārā uzreiz. Vai 4 gadus. Jā. Tas kaut kas interesantāks. Vai jūs tur melni vienkārši vai kaut kas?
Nu, prognozes apmēram tā izstāst, nu. Regulārajā tas jau tā. Tad arēnā Lekrings 1, Ruben 2, Tāls 3, Ulbruk 4. Sāc punkti visā sezonā 8. Cik tu dot? Sācam? Tu teici 11. 11 laikam kaut kādus. Visvairāk punktu regulārajā Krišāns Tiltiņš, visvairāk punktu play-off Ragijs, visvairāk piespēles regulārajā Jorens Malkavs, visvairāk piespēles play-offā Bitmans viņa aiziet priekšā, visvairāk soda minūtes visā sezonā, protams, Edgars Puriņš. Un lielākais fails sezonas es ieskrienu Jorenā vārtu priekšā. Tā kaut kā. Cik mēs stundas jau ierakstam? Nav stundas. Cik tur rāda tagad? Tu jau neredzi. Vat pusotra arī varētu būt plus mīnus. Tu Vēl jau kebabs superīgi. jāpēd ir. Nu mums vēl viss priekšā. Un vēl jāizdzer. Un tad vēl jāuztais florbošamā. Tā gara būs? Nu, stundiņu mazāk. Es tur ātri iziešu cauri lapai. Tā. Ko tas kebabs saka? Nekus tā. Nu, re. Tad kebab mums tās atsevišķi viņi. Kā man tur... 10% vienam. Tā. Esmu nonākusi līdz otrajai disciplīnai. Tā, aptīsimies, cik mums Kasparam bija. Ui. 4 minūtes 38 sekundes. Tas ir smāri. Nav, viņš taupījās. Cik tu domā, cik tu varētu? Es? 2,5 kaut kādas. 2,5, viņš ir milzīgs. Tu domā, ka nevarētu iet pus? Man nedzird viņam vajag. Dzird. Es saku, 100 laiki epizodē, un tad es testēšu arī savu ātrumu kebabam. Šitā epizodē ielaikojam, Riki, un meitenes. 100 laikus vajag, un tad mēs testēsim ātrumu. Rokas nomaļojam. Pa lielam, kad tu sāc ēst, tad es ņemu laiku. Vai kad ņem rokās. Nē, man liekas, ka sāk ēst, Kasparam bija. Jā. Es tā stāšu, to es pēc tam apēdīju. Tā kā Kaspara taktika tā tad. Visas šķīvas zem galda. Nu, gatavs? Jā. Sāk. Šis nepalīdzēs ātrumam. Cik pats gribētu nākt? Cik pašam liekas būt normāli? ilgi. Nu, ap 3 minūtēm būs. Nu, šis tieši līdz pēc mikrofonu. Pusminūte aizgājusi. Kas šam bija tik liels viņš? Šis vēl lielāks? Es vēl paņem klaiku. Jā. Šis vēl nav lielāks. Kas man liekas, viņš lielāks izstāv? Nē, nav lielāks tāds. Bija pa šķīvi arī. Lielais būtu vēl lielāks. Pirmā minūte ir aizticējis mums. Bet progress ir kaut kāds. Pēters 3 dienas nav ēdis. Tagad viņš zināja, ka būs jāēda. Nav cēlas kebabs. Kādā ziņā? Mēs nav vienkārši Es tieši tā pašu pirmajā epizodē teicu. Nē, ātrāk būs. Rekords kritīs. Labi, ka noņēmām mikrofonu. Nē, rekords būs kritis šeit, jā. Cik liela atšķirība būs? Pusē nav. Pa kādu minūti ātrāk būs. Vairāk? Kas tūķē? Tagad jau grūtības būs. Tur tieši, man liekas, salātiņi sakrituši tikai. Nē, normāls laiks. Cilvēki izglītojās kā florbolas tādi. Bet kā citādāk uzzināt, kurš no florbolistiem var ātrāk kebabu apēst? Tā arī svarīga informācija ir. Ko, burkāni to? Toši tā kā cūkām. Tad atsauksmes nav labas par šo, ja? Nu,
No 10. Jā. Kā Andris teica, kādreiz acīs mērīja. Tip no 5 acīm. Tad cik acis? 0,6 acis dot no 5. 0,6. Es domāju, Tātad 2 no 10. 1,2 no 10. Sanāk tā. Galīgi sūdīgs. 1,2 no 10. Tā Tā. nē, kašam arī tik liels bija. Cik laiks? 3,10. Man jāsīdās. Nu, kašam bija 4,38. Nē, rekords ir kritis. Jauns līderis vēl vienā disciplīnā. Nezinu, es atvēmt. Ja vēmi, tad minūte klāt ir. Jā. Ja vēmi, tad diskvalificēts. Un pašam jātīra vēl te. Nē, bet laiks normāls. Laiks vēl, jā. Es laikam pie 3 varētu labāk, nevis 2,5. Bet jā, ja būs 100 laika, mēs pārbaudīsim. Un tā mūs. Moderātoram arī jāpārbauda. Oi, man būtu 10 minūtes. Jā. 500 laikiem. Nu tad var būt diezgan brīvi, ka nebūs, jā. Labi, saroju. Tuvojas jau. Tikšu muti un tad būs laiks. Ātri, nu. Ātri! 18 sekundes. Ko? Ātri, dos! Ja tu gribi pārspēt rekordu. Tu kas tad vinnēs? Nu? Zaudēju? 4,39 pēc 8. Nu, tu man tur aizrunājāmies. Jā, nevajag runāt. Man liekas, Kevinam nevajag Nu, runāt. nav viegli. Jā. Liels kebabs. Nu, pats sāk smieties, tur sākumā. Tas lielāks man bija vēlēs. Nu, Nē, Man tur 10 sekundes un viena būs. Kaspars saglabā savu troni. Kas vairs tomēr ēda ātrāk par mani. Nu labi, bet mēs ar Gustavu nebūtu labi šajā puši. Tā kā salvetīts kaut kāds jāiet uz rokas. Teic, Aleks. Pagaid, šitas arī bija pa šķīvi, ja tā, nu, tā kā platumā. Nu, pa visu, jā, kašam arī. Kaspar rekords kebaba disciplīnā paliek nepārspēts. Pa cik? Pa 1 sekundi. Bišķi mazāk pat pa 1. 4,39. 0,58. Kaspars paliek tronī. Šī ir Kaspara disciplīnēšana. Mums mikrofons ir piegāja klāt, ieslēgās. Te jau viņš kaut ko mums ķersta. Nebūs karš. Nesacēs, ka man bišķi mazāk. Kā viņš varbūt sūdzēsies? Kaspara rekords un vispār florbola pļāpa rekords ir 32,6 sekundes. Glāzē plus mīnus vienāds daudz mums ir. Nu, man tikai bezalkoholiskais. Jā, tā ir atšķirība. Nav mikrofons un bezalkoholiskais. Pa lielam, jā, kā tu sāc dzert, tā ir. A tevi dzird? Šits noteikti dzird, ja viņš ir ieslēgts. Kā tu sāc dzert, tā sākās, un kad tu noliks glāzes galdu, tā beidzās. Kā man pieskarās lūpām, ja? Jā. Man jāliek. Un ar ding ir beidzies. Atbrīvojam. Ceļus. Garš jau jāsamēģinās. Labi, vēl mēs vēl nesācam. Tu esi gatavs? Es esmu gatavs. Sāc smieties. nomēramies. Pak, tu spēc filmēt? Somijā ir kaut ko patrenēja. Noņemsim tev 2 sekundes, es bišķi iztraucēju. Nē. Man Šis vajadzēja bija pauzi. labi. Labs laik, 23,8. Bet nav tāpat ātri. Nu, 2 sekundes, es tev noķerēju bišķi.
Nē, ir jau Kāds bezalkoholiskais. Tā kā bezalkoholiskais. mošu kašām ir grūtāk. Es nezinu, kurš vieglāk ir. Jūs skatāties starpību. Varbūt arī vienādi. pat nav starpība. 0-0. 2-3. Būs pēc bija labs sākumā. Jā. Tā, ka būs apstājis. Un jauns rekords. Tev nevajag runāt. Nē, bet tas jau ir ekstra challenge. Tas ir krāpu šovs, ne jau kaut kāds uz ātrumu dzeršana šovs. Tagad Somijā kaut ko patrenēt. Labs. Divās. Es noliku viņu? Jā, es noliku. Jā. Divās disciplīnās Kaspars ir gāsts. Tāds aktuālākais ir šautriņās. Pēters ar 3-8 līderis. Bērijas tukšošanā Pēters apsteidz pa 10 sekundēm Kaspar. 9 kaut kādām. Te tur kebaba izmēra nebija pareizi. Kebabā pa nepilnu sekundi, pa nepilnu sekundi iepaliek, bet tas jau nav sūdīgi. Viss šovs beidzās? Krāpu šovs. Pļāpšos, aizliek durvis ciet remontiem. Piesikojiet, pielaikojat. 100 laiki. 100 laiki, un es arī testēšu sevi disciplīnās. Visās disciplīnās. Visās tad gan jau, jā. Tad mēs kopā varam uztaisīt atsevišķu, un mēs... Jūs tā turpinājāt plāns, ka kobu turpināt. Jā. Ja nav viesis, tad mēs divi tā kaut pie koba mājās ir. Un tie, kam garlaicīgi vēl gribās klausīties Florbal, tad Florbal šovā. Jā. Būs jauna epizode arī. Kevins ir nosponsorējis mums studiju arī. Armīts mums ir nosponsorējis studiju. Tad arī būs pāris jautājumi Florbal šovā Kevinam. Tā pārslādēties. 100 laiki. Man nedzirdošana vispār. Es domāju, ka dzird. Viņam dzirdēs toku mikrofonu. Davai, čau! Cut.